Sveiciens jums visiem, tā es, Regīna, un šis ir atkal jauns ieraksts, jau pavisam ātri, pēc iepriekšējā ieraksta, tāpēc, kā šodien sākas tāda interesants notikums dabā, un es gribēju par to mazliet vairāk parunāt, pa visu tam, ka mums pašlaik vēl joprojām ir Merkura retrogrāds, un ir Jupiter retrogrāds, par kuru es runāju vairāk iepriekšējā video. Tam pa virsu vēl nāk tas fakts, ka sākot no šodienas 20. janvāra līdz 20. februārim būs tāda lieta vai tāds notikums kā veselas 5 planētas ir sakārtojušās tā kā vienā līnijā, laikam to latviski varētu teikt tā, un tiek teikts, ka ir vietas pasaulē, kur varēs to pat redzēt debesīs tā, bez teleskopa, bez kādām ierīcēm. Un jā, pavērojiet šajā laikā no 20. janvāra līdz 20. februārim, varbūt, ka izdodas redzēt, tīpaši ir skaidras debesis, un ja jūs esat tādā vietā, kur nav lielu pilsētu uguņi, kas var aizšķēsot šo redzēšanu. Un es šeit savam angliskajam YouTube ierakstam meklēju tādas interesantas sakritības starp šīm planētām, šo planētu tādu garīgo nozīmi, simbolisko nozīmi un šo planētu tādu fizisko, astronomisko, nevis astroloģisko, bet astronomisko nozīmi, tādu, kas ir fakts, kas ir pierādīts, kas ir dokumentēts, tā ar to domu parādīt, kā mēs varam saskatīt šīs saiknes ar to, kas notiek dabā un kas notiek mūsu dzīvē, kā tas saistīts ar to garīgo, kas notiek mūsu dzīvē. Un tad es gribēju padalīties ar jums savos atklājumos. Un man likās tas tā interesanti, un tā doma ir arī tāda, ka ja mēs ievērojam kaut ko dabā, ja mēs zinām kaut kādu faktu, kas notiek dabā, ka mēs pat nezinot to, mēs neesam to nekur lasījuši vai redzējuši vai kā, bet mēs varam paši vilkt tās paralēles starp to, kas notiek dabā, tīpaši, ja tie ir kaut kādi tādi interesanti, neikdienišķi notikumi, un kā tas varētu sasaistīties ar to, kā to mūsu dzīvē, kādas pārmaiņas tas varētu ienest mūsu dzīvē, vai kādas pārmaiņas mēs varam ienest mūsu dzīvē tajā laikā, kad kaut kas notiek tāds īpašs dabā, kā mēs to varam sasaistīt kopā, kādas ir tās enerģijas labvēlīgas, kam tā enerģija, ko šis dabas notikums ir ienesis, kam tas ir labvēlīgs, tīri tā simboliski mūsu dzīvē. Un, lūk, iešu izslēgt ūdeni, man vārās ūdens, es esmu tikko pamodusies, es uzliku šo fonu, tāpēc, ka man ļoti patīk šī mana cepurīte, un man ir augsti no rītiem un vakaros, lai arī pie mums ir saulīte, un tad man bija jāuzliek tāds sniegots fons, lai izskatās, ka ir augsti, lai gan patiesībā jau nav augsti, un ja jums rodas jautājums, kas ir tas sarkanais man aiz muguras, kas man parasti nav manos ierakstos, tā ir manā pārnēsājumā sauna, tā saucamā. Un kas tas ir? Es turpināšu runāt, kamēr iešu uzslēgt ūdeni. Tā ir tāda lieta, ierīce, kas
redzēt, viņa ir rāvējslēdzēja, aizmugurē tā baltā svītra ir rāvējslēdzējs. Un priekšā ir, un kas notiek, viņai ir tāds katliņš, kas izskatās tā, tāds tas rīsu vārāmais katliņš. Jā, ka jau Latvijā arī ir tāds, kas ir domāts kā īpaši speciāli rīsiem, ko šķepseli iekšā elektriskais tāds katliņš. Un tur ir karsts ūdens, un tas tiek pievienots vienā pusē šai ierīcei augšā, kas man te ir, tāda maza telts. Tur ir tāda trubiņa, un tai tiek pievienots tas katliņš, arī ir tādu šļauku, tādu moziņu, nezinu, trubu, es pat nezinu latvisko vārdu īsti. Un tad tā tiek pieslēgta pie elektrības, un tad tas ūdens, ka viņš vārās, un ir karsts, tad tie tvaiki visi tiek ievadīti tajā saunā. Un ko es vēl daru, tā ideja ir tāda, ka tur jāsēž iekšā un galvai jābūt ārā tajā atverē, kas pašā augšā ir, bet es esmu ļoti nosalīgs cilvēks, un ko es izlēmu un izdomāju, ka es pārklāju dvieli pāri tam caurumam, un tad es sēžu iekšā kādā jogī pozā vai kaut kā tā, un tad ir riktīgi labi un silti, un riktīgi labi izkarsēties. Lūk, tā ir mana Ziemassvētku dāvana sev. Un jā, viņa tur, ja es viņu sajautu atkal pēc katras reizes, man ir tā fāze, ka ļoti vakaros augsti ir, un tad es viņu atstāju tādu pašu, kā viņa ir citādi, ja es viņu izjaucu, un tad man kā jāliek kopā, tad es droši vien, kad ne katru vakaru viņu izmantotu, bet lūk tā, tas ir tas, ja jums rodas vaicājumi, kas tas tāds ir. Lūk, tāda maza pauze šeit, atpakaļ pie planētām. Tātad, pirmkārt, planētas, kuras būs šajā vienā rindā un kuras piedalās šajā mēneša ilgā notikumā, ir Merkurijs, Jupiters, jau tās, kurām ir retrogrāds, tad Saturns, Mars un Venēra. Lūk, un šeit tātad astronomiskā tās iezīmes, tādas vienas no galvenajām, ja ne pat galvenās, man likās, ka tās ir tādas galvenās, es viņas izlasīju kā galvenās. Kā tas process notika man, ko es darīju? Es darīju tā, ka es lasīju par astronomisko nozīmi par planētām, un es izlasīju 3, atskaitot Marsam. Marsam nebija tik daudz tā apraksta, bet visām pārējām planētām es izlasīju tādas 3, kas man likās tas svarīgākās, tīri astronomiskajā ziņā, un pēc tam es gāju skatīties, vienkārši, ko cilvēki runā par to, kāda ir tā simboliskā nozīme šīm planētām. Un bija tā interesanti, ka jūs redzēsiet, kā tas sasaucās, tas viens ar otru sasaucās, bet tāds bija tas process, kā es to darīju. Es gribēju vienkārši redzēt to arī, kā tas, kas jau ir, par ko cilvēki jau runā, kāda tā saikne vienam ar otru ir tam fiziskajam ar garīgo, nevis es radīju kaut ko jaunu tagad, vai mēģināju atrast kaut ko jaunu, kaut kādu jaunu atklājumu. Es gribēju parādīt to, ka tā saikne, kas ir jau atklāta, varbūt, ka ne visas tās paralēlas var savilkšu kopā, bet tāpēc top šis video. Lūk, tātad Merkurs. Merkurija, Merkurs vai Merkurijs? Ok, ceru, ka tāpat saprotat, kura tieši ir tā planēta. Merkurs, ja ir Merkura retrogrāds, tas ir Merkurs, ne? Lūk, tātad viņas svarīgākās astronomiskās nozīme, tāda ir fiziski fakts, ir tas, ka tā ir smaga planēta, tā ir krunkas. Un šī planēta tiek saukta par rīta zvaigzni, tā spīd gaiši un spoži tieši pirms saules lēkta, un arī
to var redzēt reizēm pēc saulrieta. Lūk, tātad Merkura garīgā, tā simboliskā nozīme ir intelekts, komunikācija un saprašana. Saiknes. Lūk, smagums, un intelekts. Tie manā saprašanā un sajūtās ir tie, kas ir līdzīgi viens ar otru, jo, smagums, intelekts ir tas, kas, vai ne, ko mēs domājam, izprātojam un visu kaut ko tādu, un tam ir daudz smagāk tā enerģija nekā tam, kas ir neloģisks. Tad loģiskums, intelekts un loģiskums, tie iet roku rokā, un tiem ir smaga enerģija, salīdzinoši ar to garīgo. Vēl arī tie krunkas, ja mēs tā padomājam, tās jau parasti rodas ar gadiem, vai ne? Un jo vairāk mēs dzīvojam, jo vairāk mūsu ķermenis fiziskais nolietojas vai izlietojas, un mums sāk rasties krunkas. Tas arī saistīts ar komunikāciju ar intelektu, ar to tādu garīgo, tādu dzīves pieredzi. Krunkas nāk ar dzīves pieredzi nāk ar krunkām, jo vecāk mēs paliekam, jo vairāk mums tās dzīves pieredzes ir, un jo vairāk mums ir arī tā saprašana par dzīvi kā tādu, par dažādiem notikumiem, un šeit ir arī tā komunikācija ar to, ka, jo vairāk mēs dzīvojam, vairāk mēs piedzīvojam, jo vienkāršāk mums ir arī izteikt, izpaust, komunicēt to, ko mēs jūtam, ko mēs saprotam, ko mēs zinām, ko mēs gribam pateikt un kā mēs to gribam pateikt, nevis mēs tikai sakam to un nedomājot. Mēs kaut kā, mums tā dzīves pieredze jau ir devusi to spēju tā labāk komunicēt ar gadiem. Un tā rīta zvaigzne, tas, ka šī planēta var būt redzama pirms saulēkta un pēc saulrieta, lietiņa, tas man saistās ar to, ka arī ar to zināšanu, intelektu, bet arī ne tikai tādu loģisko intelektu, bet tā saprašana, tā saprašanas daļa ir tā, kas ir ne tikai intelektuālā saprašana, bet arī tāda garīgā saprašana, un tas, ka ja mēs paskatāmies uz to, dabā saule lēc, saule riet, un to lielākā daļa cilvēku, ja visi cilvēki to redz, un tas ir tā kā bezmazliet tā kā pats par sevi saprotams, bet ieraudzīt to Merkūru pirms saule lēkta, pēc saule rieta, ka tas ir kaut kas tāds, kur jāskatās ir dziļāk, kur ir jāsaprot mazliet vairāk, kur ir jāzina, ka jāskatās, kas ir tas intelekts saprašana un tā. Un, lūk, tātad šīs ir saiknes Merkūram, kuras es atradu, un man liekas, pat loģiski domājot, ka tās ir saiknes. Tātad nākošais ir Jupiters. Jupitera tā fiziskā puse, īpašības. Jupiters ir tāds ļoti vētrām pilna planēta, tā ir lielākā planēta, un tai nav tāda solida, kas ir solida, tāda fiziska, tā virsma, nav cieta virsma. Tā visa planēta ir necieta. Jupitera simboliskā nozīme ir ceļošana, expansion ir, kas ir tāda izplešanās, un ticība, ticēšana, ticība ar to domu, ka, ir kaut kādas dzīves vērtības vai kaut kas tāds, kam mēs ticam, pēc kā mēs dzīvojam, pēc kā mēs vadamies dzīvē. Un šeit atkal ļoti vētraina. Vētraina tas saistās, un arī tas, ka tā ir lielākā planēta, tā saistās ar to izplešanos un vētrus ienes
mūsu dzīvē vētras, tas dažādas problēmas, stresa situācijas, kaut kas tāds, kas apgriež mūsu dzīvi kājām gaisā, jo lielāka vētra, jo lielākas pārmaiņas notiek mūsu dzīvē. Kas savukārt izmaina mūsu vērtības dzīvē? Jā, ticība, vērtības. Vērtības ir vēl viens tāds vārds, ko var lietot. Tai nevis ticēšana, ticība, bet vērtības ir tas arī tas vārds. Tāda nozīme, kas ir šim vārdam. Mainās mūsu vērtības, mūsu redzesloks, izpratnē izplešās, un tā ceļošana ir arī, redz, tai nav cieta virsma Jupiteram. Ceļot ir daudz vieglāk, ja mēs tā padomājam, domās, sajūtās, iztēlē ceļot ir daudz vienkāršāk nekā tīri fiziskajā pasaulē, nekā pa cietu virsmu ceļot. Lūk, tātad no Jupitera mēs varam sagaidīt šo. Šeit ir tās saiknes. Saturns. Saturns ir vieglākā planēta. Tā ir zināma vai slavena ar riņķiem. Un ir arī citām planētām riņķi, ne visām, bet ir arī citām, bet Saturna tie riņķi ir tādi redzamākie, spēcīgākie tādi. Saturns ir vis tālāk prom no Zemes, bet tas vēl joprojām ir saredzams noteiktos laikos reizēs tā bez teleskopa, kaut arī ir vis tālāk prom no planētas Zeme. Tātad Saturna simboliskā nozīme ir kontrole, dziļa studēšana, izpētīšana, un es nezinu, kā tas latviskais vārds būtu fixation, kas nozīmē, tā, ka nofiksējās uz kaut ko, tāda koncentrēšanās tāda. Un šeit, lūk, tas vieglums atkal manā izpratnē saistās ar to garīgo, kas saistās ar to dziļo studēšanu, dziļo izpratni, jo vairāk mēs saprotam, jo tīri to saikni ar starp garīgo un fizisko, un kā tas viss ir saistīts, jo vieglāk tā enerģija ir mūsu enerģija, mūsu izpratnes enerģija, mūsu būtības kā tāda enerģija, un tas saistās ar to vieglumu, tāpat laikā kontroli un tā koncentrēšanās vai kā. Lūk, Saturnam ir riņķi, tad jā, tas vieglums ir kaut tā, kā to latviski sauc, grounding, ir vajadzīgs, jo ja mēs tikai dzīvojam tajā visā garīgajā, mēs neesam tā kā piezemējušies tai zemē, tajā fiziskajā pasaulē un tā, un tad tie riņķi ir tie, kas tur kopā mūs līdzsvaro, lai mēs neaizlaistos prom kaut kur un pilnībā zaudētu to saikni ar zemi, kamēr mēs vēl esam fiziskajā ķermenī. Tad Marsam, kā teicu, bija vismazāk to fizisko tādu īpašību, un tas svarīgākā, ko es atradu, bija tikai viena, ka Mars tiek saukts arī par sarkano planētu, jo ir sarkans tās smilts laikam, vai tā virsma sarkana ir, un kas ir sarkans, ir saistīts ar enerģiju. Sarkanā ir tā visenerģētiskā krāsa. Un tā krāsa simbola ziņā, un Marsa simboliskā nozīme ir enerģija un iniciatīva, kas ir vistiešākajā veidā saistīts ar šo visu, jo, enerģija, kaut kā jauna uzsākšana, iniciēšana, uzsākt kaut ko jaunu, un lai tam būtu enerģija, un tas viss ir tā Marsa enerģija. Lūk, Venēra ir tāda interesanta planēta. Tā ziņā, ka par Venēru tiek teikts, ka Venēra ir tāda mistiskākā planēta, jo par to tik daudz
kā par citām planētām, vēl nav tīri tādā fiziskajā formā atklāts. Un Venēra ir arī ļoti toksiska planēta. Interesanti tas, kā simboliskā nozīme Venērai. Mēs droši vien zinām mīlestības planēta, bet vispār simboliskā nozīme ir tā kas ir atrakšana, tā kā pievilkšanās vienam pie otra. Un te ir domāts, tas tiek tā baigi vispārizēts ka tā Venēra ir tā mīlas planēta, bet šeit tiek runāts tieši tā simboliskā nozīme par to pievilkšanos vienam pie otra, bet ne tikai romantiskajā ziņā, bet vispār tie ir tie cilvēki, ar kuriem mums ir tā sajūta, ka mēs esam uz viena viļņa ar šiem cilvēkiem, un ka mēs pirmoreiz satiekam viņus, un ka tie tā sajūta, ka mēs viņus jau pazīstam ilgu laiku. Tad skaistums, simboliskā nozīme ir un harmonija. Un kā ir tajās attiecībās jau arī tā, kad tā harmonija kaut kā ir dažkārt pat cilvēki, kuriem ir pilnīgi pretējas intereses, kaut kā pievelkās un līdzsvaro viens otru. Un kāda tā saikne, tas mistiskums ir tas galvenais, tā saikne, jo tas viss, kas ir mistisks, tas ir cilvēks, tas ir, cilvēku, cilvēces vājība visā pasaulē, ka mūsu cilvēkus piesaista tīri dabīgi viss, kas ir mistisks. Un attiecības arī ir mistisks, un tāpat laikā attiecības tās, kuras pievelk. Un es domāju, ka gan jau, ka lielai daļai no jums skatītāji arī ir tā pieredze ar to, ar romantiskajām attiecībām, vai personīgajā dzīvē, tad varbūt kādu draugu paziņu ģimenes locekļu dzīvē, vai pat filmās skatoties, ka attiecības, kuras cilvēki paliek attiecībās, kuras ir toksiskas, bet tāpat laikā viņus kaut kas pievelk šajās attiecībās, un tā ir bez kā mistērija, kas tad tieši tas ir, bet tas pievelk. Kā maziem bērniem pasaka nē, un viņi tieši to arī darīs, tāpēc ka viņi to nedrīkst darīt, ka tas ir kaut kas aizliegts. Un tas var palikt. Tas var labi nebeigties, kas būtu tā toksiskā Venēras daļa. Lūk, tāds ir tas mans vispārīgs, diezgan ātrs, lai gan arī jau 20 minūtes, gandrīz 25 minūšu garumā, bišķiņ īsāk kopš tā sākuma, bet izklāstījums par planētām un šo fizisko saikni ar garīgo, kas mums nemaz nav jābūt ne astrologiem, nekādā citādā veidā zinošiem vai kaut kādiem zinātniekiem, pētniekiem, lai vilkt to saikni ar to, kas notiek dabā un kā tad tas uz mums var attiekties. Un tagad, ja mēs tā paskatāmies, pievēršam uzmanību, varbūt tikai pat paklausīties vēlreiz to par planētām un tā, tad tas ir, ja mēs domājam, ka un zinām, ka šīs planētas viena ar otru savienojas, tā vienā līnijā nostājas, tad, un ņemot vēl vērā to, ka ir Merkura un Jupiter retrogrāds, un tad visas tās nozīmes, kas ir Merkura un Jupiter retrogrāda, mēs visu to saliekam vienā kopā, tad iedomājieties, kas tā par enerģiju ir pašlaik. Vēl 5 dienas tā enerģija ir tāda, tāpēc, ka Merkura retrogrāds beidzas pēc 5 dienām, bet kāda iespēja mums ir uz tādā ļoti dziļā un plašā līmenī kaut ko mainīt pašlaik, uz kaut ko labāku.
kāda lieliska iespēja mums ir tagad veikt pārmaiņas, apzināt, veikt pārmaiņas, zinot, kam enerģijas ir labvēlīgas pašlaik, veikt pārmaiņas un es ieteiktu jums tiešām paklausīties vēlreiz to abus video, iepriekšējo video par Merkuru un Jupiteru retrogrādu un par šīm planētām, un tad redzēt, kas saskaņojas vai kas rezonē ar jums šai visā, kā tas attiecas uz jums, jūsu dzīvē, kā jūs to izprotat priekš sevis savā dzīvē, un kā jūs redzat, kā tas, šie dažādi aspekti, jūsu dzīves aspekti, kā vai nu iet tajā virzienā jūsu dzīvē, kā jums gribētos, vai neiet, un kurus jūs gribētu mainīt, un uz ko jūs gribētu mainīt. Vienkārši rodiet to skaidrību sevī un pierakstiet, lai tas būtu balts uz melnu, jo tad parasti labāk var saprast un redzēt to, un veiciet pārmaiņas, lielisks laiks, mums vēl ir dažas dienas, 5 dienas, kā es teicu, 4 laikam vēl sanāks, kamēr tas video nonāks, paiet stundas, kamēr viņš ielādējās te. Okay, tātad man ienāca vista mājās, man ir jums jāparāda, šeit vista ienāca mājās un ēd kaķa ēdienu, iešu viņu izmest laukā. Tātad say hi, saki hi. Pīvī ir viņas vārds. Mēs viņu no kaimiņiem dabujām. Un kaimiņi nepateica, ka viņa šitāda ir, bet tagad, ka mēs esam izbaudījuši, kāda viņa ir tāda ļoti draudzīga, kaimiņi saka, jā, viņa leca mums mašīnā. Lūk, labi kaimiņi, vai ne? Lūk. Tas arī šim ierakstam viss, es labprāt gribētu dzirdēt. Kā jūs izbaudāt šo enerģiju, kā jūs sajūtat, kādas jūsu domas, sajūtas, pārdomas šeit viss sakarā, un ja jūs gribat veikt pārmaiņas savā dzīvē, jo, es jums teikšu, veiciet pārmaiņas, tā ar varu bez maz vai, tas nevar notikt, un no tā parasti jau nekas labs nenotiks, bet tā ideja ir tāda, ka, ja mēs gribam veikt pārmaiņas dzīvē, vienalga, ko kāds cilvēks saka, vienalga, ko es saku, mums katram pašam pie tā ir jānonāk, lai mēs veiktu šīs pārmaiņas dzīvē. Un es vienkārši varu jums ieteikt veikt šīs pārmaiņas savā dzīvē, jo šāds planētu savienojums, retrogrādu savienojums, viss vienā laikā nenotiek bieži, un mana pārliecība ir tāda, ka mums ir dota pašlaik tā iespēja mainīt savu dzīvi tādā virzienā, kurā mēs tiešām gribam. Jo mēs padomājamies, ir tas savienojums, tas vienā līnijā, tas varētu sasaistīties kopā ar to, kā tie puzzles gabaliņi, zin kā, sakrīt visi un viss sakrīt pa vietām. Tas var būt vēl viens salīdzinājums nāk man prātā, man liekas, šis ir labāks. Kā, man liekas, esmu teiks jau iepriekš, ka mūsu domas, mūsu sajūtas, mūsu vārdi, mūsu rīcība, tas viss sakrīt. Ka nav tā, ka mēs domājam vienu, jūtam kaut ko citu, runājam pavisam kaut ko citu un daram pavisam kaut ko citu, ka viss ir galīgā juceklī, bet tas viss sakrīt. Un tas ir arī tas saistīts ar to darīšanu, kas liek mūsu sirdī dziedāt, ar to izpaušanu fiziskajā, to mūsu, kas mēs esam mūsu savā patiesajā būtībā, izpaušanu fiziskajā dzīvē un būt tie labākie, kādi mēs vien varam būt un uz ko mēs esam spējīgi. Mēs varam tikai tādā veidā, ja tas viss sakrīt mūsu dzīvē, tas, ko mēs jūtam, domājam, daram, sakam. Lūk, ar to es arī beigšu šodienas ierakstu. Veiksmi jums visiem! Es gribu dzirdēt jūsu pieredzi, piedzīvojumus, sajūtas un tiekamies atkal nākošajā ierakstā. Atā!